skatoties vispār tiesību sarga darbību plašāk vērtējot, es domāju, ka tas vērtējis visnotaļ pozitīvi, ka tiesības ir aktīvs, ka viņš iesaistās jautājumu risināšanā, kas sabiedrībai arī ir būtiski, un ka viņš ir solījis, ka viņš ne tikai šos jautājumus aktualizēs, bet viņš arī ies līdz galām, un ja nebūs šī gadījumā atsaucība no atbildīgajām valsts institūcijām, tad viņš ir solījis arī vērsties Satversmes tiesā, kas ir tās galējā iespēja, ko tiesības sargs var darīt, lai tad panākt, ka šajos jautājumos ir kaut kāds arī galējais lēmums. Tā kā to, es domāju, es vērtēju visnotaļ pozitīvi. Jāsaka, ka tajos jautājumos, kā mēs runājam par vēršanos pret vidu amatpersonām, arī par šiem elektrības tarifiem, kas noteikti ir sabiedrībai ļoti būtisks jautājums, mēs varam sagaidīt, ka būs sabiedrības atbalsts, un kurš tiesības sargam arī ir šobrīd, bet kas ir vēl tāds neatbildēts jautājums, skatoties uz nākotni, vai tiesības sargs būs tikpat aktīvs tajos jautājumos, kas ir nemazāk būtiski sabiedrībai, bet kur tas atbalsts viņam, vismaz sabiedrības vairākuma atbalsts visdrīzāk nebūs. Ja mēs runājam par mazākumtautību tiesībām, par ieslodzīto personu apstākļiem, kas, kā liecina spriedumu no Eiropas cilvēktiesību tiesas un arī Satversmes tiesas prakse joprojām ir liela problēma Latvijā. Par patvērumu meklētājiem, šie ir tie daži strīdīgie jautājumi, kur arī tiesību sargam būtu jāpauž savs viedoklis, bet pagaidām ir tāda atturīga nostāja. Arī viņa, darbības ir lielā mērā atkarīga no sabiedrības atbalsta, jo viņam ir tikai rekomendējušas funkcijas, un tāpēc lielā mērā tas, lai šo sabiedrības atbalstu iegūtu un nostiprinātu, tas ir visnotaļ saprotami, kad varbūt viņš sāk ar tādiem pasākumiem, kas sabiedrība atbalstu gūst. Jautājums, protams, vai tā rīcība, ka tas atbalsts ir lielā mērā kaut kur iegūst, vai tā rīcība pēc tam sekos. Ja? Un, ja mēs paskatāmies uz stratēģiju tiesības sarga, pirmkārt jau jāatzīst plus, ka šāda stratēģija ir. Mēs varam redzēt un pēc tam arī vērtēt tiesības sarga darbus pēc tās stratēģijas, ko viņš ir izvirzījis. Tad tur tādi strīdīgie jautājumi pagaidām viņi ir tā kā apiet, es teiktu. Vai, tā rīcība sekos, tiešām man ir grūti par to spriest. Vai viņš ies to vieglāko ceļu un katrā ziņā aktualizēs tikai tos jautājumus, kurš sabiedrības atbalsts ir, vai viņš ies tālāk un parādīs, ka viņš ir tiesības sargs visām Latvijas sabiedrības grupām, visiem iedzīvotājiem. Tā kā, tas, protams, ir diezgan grūts izvēles jautājums, kas tad viņam būs arī pašam jāizlem, protams.